Lūdzu, parādi kādu vingrinājumu sēžas nervam tam, kas iet uz leju kājā, kad kāja kļūst nejutīga un tirpst. Šajā video es tev parādīšu, kā rūpēties par sēžas nervu mājās, izmantojot vienkāršus vingrinājumus. Šis video var palīdzēt ikvienam, īpaši, ja tev ir iekaisis kairināts vai nospiests sēžas nervs, vai arī, ja tev ir jostas daļas diska trūce. Un pats labākais, tu redzēsi, ka nav jābūt jaunam, tievam vai ļoti lokanam, lai veiktu šos vingrinājumus un uzlabotu nervu veselību. Sēžas nervs rada daudz problēmu, jo tas ir lielākais nervs ķermenī, tas ir biezs nervs. Tā biezums ir aptuveni 2 pirkstu platumā, un tas iet cauri visai kājai. Vingrinājumi, ko mēs šeit veiksim, palīdzēs atbrīvot galvenos punktus, kas saspiež, kairina un pat iekaisa sēžas nervu. Starp citu, es nekad neesmu sapratis, kāpēc cilvēki domā tikai par mugurkaulu un piniformo muskuli, kad sēžās nervu problēma var būt jebkurā kājas vietā. Tātad, sāksim no augšas uz leju. Pirmais saspiešanas punkts ir pašā mugurkaulā. Tā ir mazā atvere, pa kuru iziet sēžas nerva saknes. Jums jāguļ uz vēdera. Ir svarīgi, lai kājas būtu ārpus gultas, dīvāra vai jebkuras vietas, kur jūs atrodaties. Novietojiet rokas plecu līnijā. Tās var būt nedaudz platāk vai šaurāk izvietotas. Atbrīvo mugurkaulu, es nevēlos, lai tu pielietotu spēku mugurai, tikai rokai. Lēnām izstiep rokas, skaties, cik tālu tu vari aiziet, nepielietojot spēku un nejūtot sāpes. Un atgriezies sākuma pozīcijā. Bez steigas. Daudzi cilvēki jūt, ka mugurkaula apakšdaļa ir saspringta. It kā tā būtu viens vesels bloks, it kā tā būtu viena lieka. Mazkustīga daļa. Un tieši tur rodas sēžas nervs L4, L5 un krustu kauls. Jūs to darīsiet 10 reizes bez steigas. Šo 10 kustību laikā mēs it kā atbrīvojam, atbloķējam, ieļojam mugurkaula galu. Jūs veiksiet to 10 reizes, pēc tam atpūtīsieties un atkārtosiet šo sēriju 3 reizes. Kopā ir 3 sērijas ar 10 kustībām. Jūs redzēsiet, kad pabeigsiet, muguras lejas daļa būs pavisam citāda. Tas ir labi pret jostas sāpēm. Otrais sēžas nerva nospiešanas punkts ir piriformas muskulis. Bet mierīgi, mēs atbrīvosim šo muskuli bez ciešanām. Es pazīstu daudz cilvēku, kuri ir traumēti no tām dziļajām masāžām, kurās dažreiz pat izmantoja elkoni, un kas neko neatrisināja, tikai padarīja mūs vēl sāpīgākus. Mēs darīsim vieglu stiepšanos, un pēc tam piriforma muskulis pakāpeniski arvien vairāk atslābs. Soli pa solim, ļoti ērti. Jūs nostāsieties blakus krēslam, novietojiet kāju, kurai vēlaties atbrīvot piriforma muskuli uz krēsla. Lēnām pagriezieties uz otru pusi, pagrieziet ķermeņa augšdaļu, līdz sajūtat patīkamu stiepšanos šeit, sēžas muskuļu apvidū. Jums jāsajūt stiepšanās, it kā jūs izstaipītos. Apstājieties šeit. Novietojiet roku ceļgala ārpusē. Un neatlaižot ķermeņa augšdaļu atpakaļ, saglabājot šo pozīciju, jūs viegli piespiedīsiet ceļgalu pret roku, it kā gribētu to attālināt. Jūs sajutīsiet, kā šie muskuļi šeit mostas. Ja jūtat kādu diskomfortu, pielieciet mazāk spēku. Labi? Mēs skaitīsim līdz 5. Un atslābinieties. Mēģiniet atslābināties, cik vien iespējams, īpaši šajā apvidū. Vēlreiz pieliec spēku, spied ceļgalu pret roku, sajūti, kā šeit sēžas un dibena muskuļi mostās. Un atslābinies. Ja esi zaudējis izstiepumu sajūtu, vienkārši pagriez vēl nedaudz, līdz izstiepums atgriežās. Un atkārto, spiediens, skaiti līdz 5 un atslābinies. Tu to darīsi 5 reizes ar katru kāju. Šeit papildus sāpju mazināšanai, tirpšanas un nejutīguma samazināšanai, tu sajutīsi siltumu, kas plūst lejup uz kāju. Un tas ir asinsrites uzlabojums, kas nāk kopā ar dziļo muskuļu atslābināšanos. Pagriez akmeņi no reite. Gandrīz 10 gadi šeit YouTube. Un šī būs pirmā reize, kad es mācīšu šo kustību. Un es garantēju, ka tu nekad neesi redzējis šo vingrinājumu nekur, ne internetā, ne ārpus tās. Mēs atbloķēsim visus sēžas nerva saspiešanas punktus ceļgalā un potītē vienlaicīgi. Sēžas nervs šeit, aiz augšstilba, netālu no ceļgala, sadalās 2 daļās.
Viena daļa iet gar fibulas galviņa, tas ir kauss kājas ārpusē. Šis ir ļoti svarīgs punkts sēžas nervam. Šeit pie potītes, es domāju, ka no otras puses jums būs vieglāk redzēt. Šeit pie potītes abas sēžas nervu daļas. Viena iet aiz potītes, tuvu papēdim, bet otra iet priekšpusē. Lūk, priekšpusē un aiz potītes. Veids, kā mēs varam atbrīvot visus šos punktus vienlaicīgi, ir apsēsties ar kāju stingri atbalstīt uz grīdas. Ja jūs apsēžaties tuvāk krēsla malai, tas ir vēl labāk. Jūs koncentrēsieties uz kustību, pievēršot uzmanību mazajiem pirkstiņiem. Paskatieties! Paceliet mazo pirkstiņu, attāliniet to no grīdas, cik vien iespējams, un pēc tam spiediet mazo pirkstiņu pret grīdu, cik vien iespējams. Jūs redzat, ka potīte kustās, bet jūsu uzmanība ir uz mazo pirkstiņu. Jūs veiksiet šo kustību bez steigas, cik vien iespējams, ar vislielāko kustību amplitūdu, ko spējat, 30 sekundes līdz 1 minūtei. Tas mobilizēs, ieļos un atbrīvos visus šos punktus, pa kuriem iet sēžas nervs. Fibulas galviņa šeit augšā un abi potītes punkti priekšā un aizmugurē. To darīs no 30 sekundēm līdz 1 minūtei ar katru kāju. Tagad ir vēl labāk. Šos 3 stingrinājumus, ko mēs tikko izpildījām, lai atbrīvotu punktus gar sēžas nervu ceļu, tu vari veikt 2 vai 3 reizes nedēļā. Vari pat veikt to tikai ar to kāju, kurā jūti sāpes, lai gan vislabāk to darīt ar abām kājām. Tagad nākamais vingrinājums. Uzlabo visu darbību, uzlabo visas sēžas nerva veselību no sākuma līdz beigām. Tāpēc šo vingrinājumu ir svarīgi veikt katru dienu, īpaši kamēr sēžās nervs vēl nav 100% vesels. Šī ir neirālās mobilizācijas tehnika. Tā ir tehnika, kas palīdz atbrīvot saaugumus, kurus esam uzkrājuši visu dzīvi, un tehniskais nosaukums tam ir neirodinamikas uzlabošana. Jūs meklēsiet vietu pie sienas, apgūsieties, tas var būt divāns, gulta vai arī grīda. Es parādīšu visefektīvāko veidu, kādu es zinu sēžu nervu mobilizācijai, tāpēc pievērsiet uzmanību detaļām, labi? Šī tehnika būs nedaudz atšķirīga no citām, ko jau esat redzējuši šajā kanālā. Pirmais solis ir apgūties pie sienas. Otrais solis – atstājiet galvu pacelt. Tātad var izmantot spilvenu, 2 spilvenus, to ķīveida spilvenu, vai ne? To 3 stūrveida spilvenu. Svarīgi ir, lai galva būtu pacelta. Salietas kājas, viena kāja, jūs iztaisnosiet un atbalstīsiet papēdi pret sienu. Vai var redzēt kāju? Jā. Pavals kāju pie sevis, redzi, dari šo kustību. Redzi? Paskaties, ko tu jūties kājas. Ja tu sajūti sāpes, pārāk lielu vilkmi vai diskomfortu, tas nozīmē, ka esi pārāk tuvu sienai. Šādā gadījumā attālini kāju. Ja tu, tāpat kā es tagad, nejūti neko, nekādu stiepšanos, tas nozīmē, ka esi pārāk tālu, tad tuvojamies sienai. Atbalsti papēdi, cēlis iztaisnots un pavelc pēdu. Tagad sajūti stiepšanos. Šajā stiepšanās pozīcijā bez sāpēm tu veiksi to kustību ar pēdu. Izstiep, saliec, izstiep, saliec. Izstiep, saliec pēdu. Dari to lēnām, nesteidzoties, 60 reizes apstājoties katru reizi, kad jūti nogurumu vai jūti, ka sēžas nervs sāk par sevi manīt. Sās jūs sāpes, sās jūs tirpšana vai nejūtīgu. Nolaid kāju lejā, pagaidi līdz pāriet nogurums, sāpes, nejūtīgums un tirpšana. Pēc tam atgriezies un pabeidz visus 60 kustību. 60 reizes ar katru kāju. Vēlies vēl labākus rezultātus. Ir muskuļi, kas uzkrājot spriedzi, imitē sēžas nerva sāpes. Es parādu, kā šo muskuli uzlabot vienkāršā veidā šajā video. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna. Un ja es šodien spēšu tev palīdzēt, pateicies man daloties ar šo video ar kādu, kam ir problēmas ar sēžas nervu, kuram kāja ir notripusi, tirpst vai ir jostas diska trūce. Tas ir viss, ko es lūdzu. Padari tā, lai šis video nonāk pie tiem, kam tas ir vajadzīgs. Es šeit arī beigšu. Liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!